Sveicinu tevi mini-webinārā jaunā gada manifestācijas, kādēļ vēlmes nepiepildās. Katru gadu cilvēki raksta vēlmju sārakstus, veido vēlmju kolāžas un to visu manifestē. Bet ir kaut kāda iemesla, kādēļ tas viss tā arī paliek. Saraksta veidā uz papīra. Tādēļ šodien es dalīšos ar, manuprāt, 5 svarīgākajiem iemesliem, kādēļ vēlmes nepiepildās. Protams, to iemeslu ir daudz vairāk, bet šodien mēs apskatīsim 5. Došu īsas rekomendācijas, ko darīt lietas labā, un pastāstīšu, kā labāk sagatavoties jaunā gada manifestācijai. Esi gatavs? Aiziet! Kā jau minēju, šie iemesli ir daudz un dažādi, bet viens no galvenajiem, viens no pirmiem, ko mēs apskatīsim, ir tāds, ka vēlmes nepiepildās, vai viņas piepildās tikai daļai, vai ne tā, kādu to esi iecerējis. Un tam iemesls ir pavisam vienkārši. Tu neesi pietiekami, sīki, definēti, aprakstījis, ko tad tu īsti gribi. Un ko tas nozīmē? Tad, kad mēs vēlamies kaut ko, tad, kad mēs šīs vēlmes uzrakstam uz papīra, viņi ir jāraksta maksimāli detalizēti, sīki, līdz sīkumiņam jāapraksta viss, ko tu ar to domā. Piemērs. Cilvēks uzraksta, es vēlos jaunu darbu. Laba vēlme, vai ne? Viņš dabū jaunu darbu, bet kādā veidā? Viņu atlaiž no iepriekšējā, viņš ir spiests strādāt par zemāku atalgojumu, daudz grūtāku, neinteresantāku darbu. Pēc idejas, ka viņš ir dabūjis to, ko viņš vēlējās, jaunu darbu, pareizi, vai tas ir tas, ko viņš tiešām gribēja, ko viņš tiešām domāja. Un šajā gadījumā bija jāapraksta sīki un smalki kādu darbu, ar kādu atalgojumu, kādā sfērā, ko tieši viņš vēlās darīt. Vēl viens piemērs. Cilvēkiem, kuri meklē jaunas attiecības, un viņi manifestē vēlos jaunu partneri, vai jaunu vīrieti, vai jaunu sievieti, ko es to vēlos savā dzīvē. Ļoti cilvēcīga un ļoti saprotama vēlme, bet cilvēks atkal uzraksta kaut ko ļoti vispārīgu, un tas nav nekas. Šajā gadījumā, ja mēs manifestējam sev vēlamo partneri, sīki un smalki aprakstiet, kādu tu viņu vēlies. Vīrieti, sievieti, vecumu, augumu, garumu, matu krāsu, īpašības, ko viņš māk darīt. Varbūt māk dejot, varbūt māk skaisti dziedāt. Un līdz sīkumam šīs te īpašības mēs aprakstam, kādu mēs to partneri vēlamies. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Visumam ir ārkārtīgi laba humora izjūta. Ārkārtīgi laba. Un tad, kad mēs kaut ko prasam un kārtīgi nenodefinējam līdz galam, tad mēs dabūjam to, ko mēs prasam. Tādēļ domā labi, ko tu vēlies. Ejam pie nākamā. Otrais iemesls, kas ir kādēļ mūsu vēlmes nepiepildās. Tie ir iekšējie, bremzējošie faktori un kaut kāds iekšējās pretrunas. Ko tas nozīmē? Tad, kad mēs kaut ko vēlamies, bet mūsos ir bailes par to, kādas būs sekas, ja tas būs manā dzīvē, šaubas, ja nu neizdosies, ja nu nesanāks, ja nu būs vēl sliktāk, kaut kādas bailes no jaunā, bailes no pārmaiņām kā tādām, ko citi padomās, ko sabiedrība teiks, ko mana ģimene teiks. Kāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas šīs ir par iekšējām bremzēm? Tā ir tā saucamā pašsabotāža, kad mēs paši neļaujam savām vēlmēm piepildīties. Un tad mēs esam nonākuši pie ļoti būtiska jautājuma par to, kas tad īsti ir, kas mūsos pašos dod atļauju vai aizliedz kaut ko ielaist savā dzīvē, ļauj piepildīties kaut kādām vēlmēm vai neļauj. Un, lai kā negribētos kādam par to runāt vai domāt, bet šajos gadījumos ļoti spēcīgu lomu spēlē mūsu zemapziņa. Un kādēļ? Tas,
ko mēs domājam, tas, kā mēs redzam pasauli, tas, kā mēs reaģējam uz lietām, uz situācijām, tikai 5–10% ir tas, ko mēs spējam ietekmēt apzināti, izmantojot mūsu apzināto prātu. Un 90–95% ir mūsu neapzinātais prāts, zemapziņa. Tas ir tā ir tā informācija, ko mēs neapzināmies, bet kas mums liek rēģēt tieši tā, kas mums liek atbildēt tieši tā. Un zemapziņā arī slēpjās visas šīs te bailes no jaunā, bailes, kā būs, ko teiks, ko par mani padomās. Un lai gan mēs ar savu veselo saprātu domājam, jā, man to vajag, es to gribu, zemapziņa iekšā saka, nevajag tev to. Nevajag. Ir labi, kā ir. Dzīvo, kā ir. Ir labāks tas, kas ir zināms, tas ir labāks nekā tas, kas ir nezināms. Un tev ir jāsaprot viena ļoti, ļoti būtiska loma. Zemapziņa nav mūsu ienaidnieks nekādā gadījumā. Zemapziņas galvenais pamatu uzdevums ir nodrošināt cilvēka spēju izdzīvot. Un zemapziņa nesaprot, tas ir labi vai slikti. Viņa to tā nevērtē. Mēs ar savu apzināto prātu to saprotam, tas ir labi vai slikti, bet ne zemapziņa. Un tad, kad mēs kaut ko vēlamies, kad mēs kaut ko gribam, es gribu jaunu partneri vai jaunu cilvēku savā dzīvē. Forša vēlme, ne? Zemapziņa saka, paga. Tu atceries, kā pēdējo reizi tas beidzās, cik tu daudz asaras izlēji, kā tev sāpēja, ka tevi nodeva un pameta. Nevajag tev neko jaunu. Un šī ir tā iekšējā pretruna, par ko mēs runājam. Tu to vēlies, bet tava zemapziņa, kas 90–95% ietekmē tavas izvēles un tavu rīcību, saka, nevajag. Ko darīt šajā gadījumā? Ir jāmeklē, kas ir tie bremzējošie faktori, tavi iekšējie bremzējošie faktori, kas neatļauj tavām vēlmēm piepildīties. Arī ar šīm te programmām mēs strādājam dažādos kursos, dažādās praktikās, tiek apskatīti šie te jautājumi, kā tikt klāt šīm programmām, kā ar viņām strādāt un ko ar viņām darīt. Es personīgi strādāju ar Theta Healing metodu, un es caur šo metodu arī programmām tādām tieku klāt un izmainu visu, ko man vajag izmainīt, lai es varētu savas vēlmes realizēt. Ejam tālāk. Trešais bremzējušais faktors ir ļoti, ļoti izplatīts. Un tas ir sekojošs. Vēlme ir, bet darbība nav. Un ja ir vēlme un neseko nekāda rīcība, nekāda darbība, kas notiek? Tas tā arī paliek tajā skaistajā vēlmju sarakstiņā. Vēlme pati par sevi nerealizēsies. Mēs varam sarakstīt entos sarakstus ar kaut ko, ko mēs gribam, ar kaut ko, ko mēs tiešām vēlamies, kas mums ir tik vajadzīgs. Bet ja tu neveiksi nekādu rīcību, ja tu neveiksi nekādu darbību, lai kaut solītu paiet uz priekšu, lai to realizētu, kas nebūs. Tu vēlies vinēt miljonu loterijā, bet pat nepacenties nopirkt to biļeti. Kā? Tas tā nenotiek. Ļoti labs piemērs, to pašu jauno darbu. Cilvēks manifestē jaunu darbu, viņš visu skaisti sarakstījis, uz sevi saraksta. Jā, pastāv iespēja, protams, ka tev pēkšņi kāds piedāvās kādu darbu. Bet ja tu vēlies sev jaunu darbu, ja tu vēlies šīs te apzinātās kaut kādas izmaiņas, ja tu ej uz kaut ko, ko tu patiešām gribi, tad ir tik daudz, kā jāpaskatās sludinājumos, kādi ir šie darba piedāvājumi. Un šeit ir ļoti laba formula, ko mēs varam pievienot, ko mēs varam apskatīt, vai tas sakrīt, vai tas nesakrīt. Es gribu, es drīkstu, es zinu un es daru. Šī ir tāda nosacītā formula, zem kuras vai kuru mēs varam ievietot manifestācijā. Manifestācija ir vienāds. Es gribu, tad es kaut ko esmu izdomājis, ko es vēlos, tā ir tā mana vēlme. Es drīkstu, es saprotu un apskatos, ka manī nav kaut kādas te bailes vai šie bremzējošie iekšējie faktori, kas man neatļautu manu vēlmi realizēt. Es zinu, tātad es apzinos, ka ir mana vēlme, bet ir kaut kas varbūt jādara.
Kaut vai ir jāizdomā plāns, kā šo vēlmi realizēt. Kaut vai jāpaskatās, ko es kādi varētu būt risinājumi, lai to realizētu. Un es daru. Tas ir tas, es paskatos tajā sludinājumā, vai gribu iepazīties jaunu partneri, paskatos kādā iepazīšanās portālā. Vēlme pati par sevi nerealizēsies. Ir jāveic kaut mazākās darbības, lai ietu šīs vēlmes virzienā. Un tas ir ļoti būtiski to saprast, lai tas nepaliek tikai tur, šajā skaistajā jaunā gada sarakstā. Nākamais bremzējošais faktors, tad, kad mēs kaut ko vēlamies, ir kāds. Kā tu domā? Vai tas ir tiešām tas, ko tu gribi? Vai tas ir tas, ko vēlies tu? Vai arī tā ir vēlme, ko attiecībā pret tevi grib kāds cits cilvēks? Tavi ģimene, tavi draugi, varbūt arī sabiedrība. Vai tas ir patiešām tas, ko tava sirds vēlās? Tā godīgi paskatoties, vai tas to, ko es gribu, vai tas, ko man vajag? Vai nav tā, ka tā tava vēlme īstenībā ir citu cilvēku vēlme? Un ja tas tā ir, un īstenībā, ja mēs tā godīgi paskatāmies uz sarakstiem saviem, diezgan bieži tas tā arī ir, ka citi to vēlās, bet ne es līdz galam. Ir jāatrod šī pievienotā vērtība. Ja es to vēlos, kādēļ man to vajag? Ko es no tā iegūšu? Vēlos daudz ceļot. Forši. Ko es no tā iegūšu? Vienmēr ir savām vēlmēm ir jāatrod arī šī pievienotā vērtība. Ko iegūst es kā cilvēks? Ko mana dvēsele no tā iegūst? Lai es būtu priecīga, lai es apgūtu jaunas kultūras, apgūtu jaunas zināšanas, es vēlos ceļot, vai ne? Tā ir mana vēlme, nevis tāpēc, ka citi teica, ka, zini, tev ir jāatceļ. Visi tā dara, tāpēc arī tev jābrauc. Tev nekur negrib, tu sēdi savā lauku sētā un es ar to priecīgs. Vai tā ir tava vēlme, vai tā ir citu vēlme? Un ja tā ir tava vēlme, atrodi to pievienoto vērtību. Kādēļ tas tev ir svarīgi? Ko tas tev dod kā cilvēkam? Kādas sajūtas tev to dod? Un tad šī vēlme ir pavisam cita. Tad šī vēlme kļūst daudz šķautnaina. Daudz dziļāka. Un tad, kad visums saprot, ka tu redzi, kas viņai būs no tā. Tu redzi, ko tas cilvēks no tā iegūs. Jā, dodam. Tālūk. Labi, ejam tālāk. 5. iemesls, kādēļ mūsu vēlmes nepiepildās. Un īstenībā diezgan tāda regulāri pieļauta kļūda. Mēs vēlmi noformulējam nākotnes formā. Es vēlos, lai man tas būtu. Es gribu, lai tas ienāk manā dzīvē. Es gribu jaunu mašīnu, es gribu to. Tā tas nestrādās. Vēlmē ir jābūt noformulētai tagadnes vai jau tā kā notikušā formā. Ka tas jau ir noticis, ka tas jau ir manā dzīvē tieši tagad, ka tas jau ir. Man jau tieši tagad ir harmoniskas, laimīgas, mīlestības pilnas, cieņa pilnas attiecības ar manu vīru. Man jau ir. Un šis ir ļoti būtisks, kas ir jāievēro. Man jau ir tagad. Tieši tagad tas ir manā dzīvē. Neliekam nākotnes formu. Liekam šo te formu, ka man jau tas ir. Jo tad, kad mēs to definējam tādā veidā, tad pat ja tas nav, mūsu smadzenēs strādā bišķīt savādāk. Tas ir unikāls dators, unikāls procesors. Tad, kad tu kaut ko nodefinē, kas jau tā kā ir, smadzenēm uzreiz sākās ieslēdzas darbība un aiziet procesi, aiziet rīcības plānu kalšana, kā to realizēt. Tāpēc ir ļoti būtiski to savu vēlmi noformulēt. Tas jau ir manā dzīvē tieši tagad, vislabākajā un vispiemērotākajā veidā. Arī to mēs vienmēr liekam klāt, ka viss, kas notiek, visu, ko mēs vēlamies, visu savu sarakstu, tas mums ir kā
vislabākajā veidā, vispiemērotākajā veidā, viskomfortablākajā veidā un harmonijā ar mūsu dvēseles mērķiem, mūsu dievišķo sarakstu, mūsu plāniem. Lietojam šo, liekam klāt, kad mēs runājam un definējam savas vēlmes. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka vēlmes var piepildīties dažādi. Caur absurdām situācijām, caur kaut kādām grūtībām, caur sāpēm. Bet vēlmes mēs varam arī piepildīt vislabākajā veidā priekš mums. Komfortabli un ērti. Ne? Šie bija, kā es minēju, 5 veidi, 5 iemesli, kādēļ vēlmes nepiepildās. Tad, kad tu rakstīsi savu manifestāciju jaunajā gadā, pamēģini to veidot caur šādu prizmu, caur to informāciju, ar kuru es dalījos. Iespējams, ka tev kaut kas noderēs, iespējams, ka kaut kas jauns nāks klāt, vai ne? Un tagad apskatīsimies to, kā labāk sagatavoties jaunā gada manifestācijai. Kad vislabāk ir manifestēt, kā tu domā? Protams, jaunais, kad mainās jaunais, vecais ne uz jauno, ir ļoti spēcīgs, šis enerģētiskais fons ir ļoti labi manifestēt. Saulgrieži, sevišķi ziemas un vasaras saulgrieži ir ļoti spēcīgs laiks un cilvēka dzimšanas diena. Tas arī ir ļoti spēcīgs laiks katra konkrētā cilvēka dzīvē, ka to ir vērts izmantot, lai rakstītu savus mērķus, manifestētu tos, lai tos ieviest savā dzīvē. Pamēģini nākamreiz. Tātad, vēlmju saraksti, manifestācijas, viņas ir 3 veidi. Pirmais veids ir šī lielā garā manifestācija, kas attiecas uz visu cilvēku dzīvi, kad cilvēks nosprauž kaut kādus mērķus, kā es vēlos nodzīvot savu dzīvi. Kāds es gribu būt, ko es gribu darīt, globālas lietas, kas aptver visu dzīvi. Protams, to ir grūti tā uzreiz, to, ko mēs domājam pusauģu gados, tas noteikti nebūs tas, ko domās 40 gados. Šie saraksti vienmēr var papildināties, un tas ir normāli. Tad ir šie lielie saraksti, ko mēs katru gadu varbūt neaiztiekam. Ir mini sarakstiņi, jeb tāds saucamais darbojošais saraksts ar tuvāko dienu un nedēļu mērķiem. Kaut kādi mazie plāniņi, ko mēs veidojam, ko mēs sarakstam, ko mēs gribam darīt. Un tas ir tāds darbojošais saraksts, ko mēs pierakstam, atrakstam, izsvītrojam. Vienu vēlmi izpildīt, pieraksti 5 klāt, lai smadzenēm ir ko darīt. Un ir 3. saraksts, saucamais gada saraksts. Arī šo sarakstu mēs varam mainīt, un tas ir pilnīgi normāli, kad mēs viņu mainam vai papildinam. Bet pa lielam tas ir saraksts, ko mēs izveidojam uz gadu, šajās gadumijās, vai dzimšanas dienās, vai saulgriežos, un kurās mēs rakstam tādus mērķus gada griezumā. Kaut kādi jauni projekti, kaut kādas pašizaugsmes iespējas, par attiecībām, par ko paveikt, ko tu ieplāno un vēlies sasniegt nākamā gada laikā. Un šis gada saraksts, viņš tiek taisīts 2 eksemplāros. Vienu eksemplāru tu uzraksti. Vislabāk šīs vēlmes mēs rakstam ar roku, tad tas ir vislabāk, bet ja nav, tad dari arī tā, kā tev ir ērtāk. Ir jauki ieviest tā saucamo sarkano vēlmju grāmatiņu, bloknotiņu, kladīti, sarkanos vākos, un šajā mēs rakstam šīs vēlmes iekšā. Izveidojam vēlmju sarakstu, minimums ir 20 vēlmes. Vismaz 20 vēlmes, tas ir minimums, kas ir vajadzīgs. Līdz 100 vēlmēm. Liekas daudz? Nav nemaz tik daudz, kad tu sāksi rakstīt, sapratīsi, tā vien tik būs. Tātad uzrakstam savā sarkanajā grāmatiņā vienu sarakstu, uzrakstam viņam kopiju. Šis viens saraksts tiks noglabāts. Ja rodās kādi gada mērķi, mēs to pierakstam klāt. Ja nē, atstājam līdz nākamajam gadam, gada beigām, kad mēs skatāmies, kas mums ir sanācis, kas nav sanācis. Otru sarakstu mēs vai sadedzinam, vai saplēšam sīkos gabaliņos. Tajā brīdī, kad mēs manifestējam šo
tādā veidā mēs savas vēlmes tā kā aizsūtam izplatījumā, aizsūtam visumā. Tad, kad mēs manifestējam šīs te gada vēlmes, ir ļoti labi iededzināt sveces. Krāsām varbūt pat nav nozīme, tas ir vairāk kā tev pašam labāk patīk un kā tev tas ir tā kā pieņemamāks. Ir ļoti labi izmantot kādus kristālus, ja tev ir, un tu zini, ko viņi nozīmē. Es tad, kad manifestēju, izmantoju šādu citrīnu. Citrīns vispār ir ļoti, ļoti labs kristāls, tad, kad mēs strādājam ar vēlmēm. Šis ir viens no tiem retiem akmeņiem, kas neuzkrāja sevī negatīvo, bet kas ir tieši manifestācija un vēlmju akmens ir citrīns. Nevienmēr vajag lielus gabalus. Citreiz pietiek arī ar mazu akmenīti un nesāt, varbūt tais dienās, kad tu manifestē, nesāt sev līdzi, sagatavoties ar viņus, parunāties. Tā. Tātad mēs sarakstam savas vēlmes, sarakstam laicīgi, sākam par viņām domāt gana laicīgi, noformulējam atbilstoši tiem 5 kritērijiem, tiem iemesliem, lai viņi nav tavās vēlmēs iekšā. Ko mēs darām tālāk? Tātad 20 līdz 100 vēlmes ir sarakstītas. Mēs esam sagatavojuši savu telpu, fizisko telpu ar kaut kādiem kristāliem, ar svecēm, bet ir ļoti svarīgi, kā mēs sagatavojam savu psihoemocionālo telpu. Ir ļoti būtiski tas, ar kādām emocijām tu šo vēlmi palaidi visumā. Ja tu esi dusmīgs, ja tu esi aizvainots, ja tu esi aizskaitināts, ja tu esi nelaimīgs, vai ja tev ir kādas no šīm negatīvajām emocijām, un tajā brīdī tu vēlies taisīt savu manifestāciju un runāt par vēlmēm un cerēt, ka tās piepildās, nebūs. Vienkārši nebūs. Tu to vari darīt, bet tas ir liekas laika patēriņš. Tad, kad mēs manifestējam, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mūsos ir šīs te vieglās domu formas, kad mēs esam priecīgi, kad mūsos, pat tad, ja mums ir kaut kāds aizvainojums, kad mēs šajā brīdī šo aizvainojumu nevelkam līdzi. Ja pirms tam tu esi dusmīgs, tad tajā brīdī, kad tu manifestē, tad tu esi nomierinājies. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi manifestēt ar šīm pozitīviem sajūtām, jo ar negatīviem nekas nesanāks. Tas vienkārši nestrādās, un tas ir jāsaprot. Un tad, kad mēs vēlamies šīs vēlmes palaist, kad mēs vēlamies manifestēt to, ko mēs esam iecerējuši nākamajam gadam, kad mēs esam sagatavojuši savas vēlmes, kad mēs esam sagatavojuši telpu, kad mēs paši jūtamies labi, kad mums ir šie 2 saraksti, ko izmantot. Pirms tu sāc savas vēlmes manifestēt, izdomā vismaz 10 lietas, par ko tu esi pateicīgs. Sev, cilvēkiem apkārt, visumam, dzīvei, pasaulē. Vismaz 10 lietas. Un tās arī pie sevis arī norunā. Un pasaki paldies par to, kas tavā dzīvē ir. Kāpēc? Tāpēc, ka šī te pateicības sajūta, tā ir ļoti spēcīga enerģija, kas pat tiešām palīdz mūsu vēlmēm piepildīties. Un tas ir tas, par ko cilvēki ļoti bieži aizmirst. Būt pateicīgiem par to, kas jau ir. Tu pasakies par to, kas tev ir, un tad tu manifestē uz šī fona, tu manifestē savas jaunās vēlmes. Un tas ir būtiski, un to lūdzu ņem vērā, vai pamēģini ievērot nākamreiz, kad tu manifestēsi savas vēlmes. Kā notiek pats manifestēšanas process? Zini, katram tas ir savādāks. Cits veids kaut kādus rituālus, cits savādākas darbības, vai cits iekāpj ūdenī un runā skaļi. Kā kuram? Ir dažādas prakses, kā mēs varam savas vēlmes manifestēt. Es stāstīju par to, kā šo sarakstu izveidot, ko viņiem darīt, kādas kļūdas nepielaist, lai viņas piepildītos. Es savas vēlmes manifestēju, izmantojot Theta Healing manifestāciju meditāciju.
tā priekš manis strādā ļoti labi. Un arī daudziem citiem cilvēkiem tā strādā ļoti labi. Tā kā katram mums ir savs veids, kā manifestēt savas vēlmes. Es ļoti ceru, ka tu zināji kaut ko jaunu. Tu zini, visumam nav ierobežojumu. Tu vari vēlēties visu, ko tu gribi, ko tu vēlies. Ierobežojumi tie ir tikai mūsu galvās. Novēlu, lai visas tavas vēlmes, visas tavas ieceres piepildās. Atrodi to savu īpašo veidu, kā manifestēt un piepildīt savas vēlmes. Un ja tev liekas, ka kādam šī informācija var būt noderīga, tad padalies ar to. Lai tev brīnišķīgs nākamais gads!